Здорово. Ну хоть все пришли. Пришли, да? Да. А я вчера на них нагнал. А убрать можно? Убрать можно. Ну все. Я наехал вчера на них. А ты сначала определи, сколько народу тебя посчитало. Много. Я не знаю, что у меня сейчас творится на этом самом. На чем? Ну, где статья опубликована. Ну а редактор что говорит? Редактор ее может убрать. Ну все. Я ему, правда, не звонил. Нет, ты просто можешь поставить дополнение, а это редактируемо. Слава Богу, наши опасения оказались Напрасными, да. неверными. Все путем. Давайте посмотрим, кто пришел. Подойди туда, там списки. Ну да. Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš. Augstgodātais ebreju kopienu un draugu padomes priekšsēdētāja kungs, rabīni, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien mēs esam sapulcējušies šeit, lai atcerētos un godinātu hitleriskās okupācijas perioda holokausta upuru. Pirms 71 gada šajā vietā sākās šis drausmīgais periods. Ne tikai ebreju tautas holokausts, bet drausmas visai Latvijai. Tāpēc es aicinātu jebkuru visus no jums šajā dienā atcerēties un padomāt par notikušo, izvērtēt katram savu rīcību un darbību, atcerēties šo drausmīgo mācību un attiecīgi arī rīkoties. Godinot nevainīgo upuru piemiņu, izsakot līdzjūtību ebreju tautai par šo te drausmīgo holokaustu, es aicinātu ne tikai pieminēt šo te nevainīgo upuru piemiņu, bet arī katram ieguldīt spēkus, lai nekad tas vairs neatkārtotos. Tas viss ir mūsu spēkos. Lai mūžīgs miers un piemiņa holokausta upuriem.